Mēs esam liela ģimene. Mums katram ir savas iešanas, skriešanas un darīšanas. Un tādās dienās, kad mēs visi esam kopā, mums mājās ir svētki. Tad mēs ar mammu gatavojam garšīgas vakariņas vai brokastis, vai vienkārši klājam našķu galdu un kopīgi skatāmies TV vai spēlējam kādu spēli. Un sakarā ar to, ka šodien mums ir spēļu vakars, es pagatavoju mūsu ģimenes iecienītos mafinus. Pašlaik mūsu ģimenes topā ir Exoplanet Escape, jo pirmkārt tā ir jauna spēle un otrkārt tā ir ļoti izglītojoša. Mūsu vecāki mums vienmēr ir uzsvēruši, cik svarīga ir izglītība, un vienmēr ir centušies mums palīdzēt to iegūt un atrast veidus, kā mācīties, ne tikai garlaicīgos veidos ar skolas grāmatām, bet arī aizraujoši. Šī spēle apvieno izglītošanos ar izklaidi, respektīvi tu it kā pavadi čilu vakaru, bet patiesībā tu zini ļoti daudz jaunas vērtīgas lietas. Kā sauc procesu, kurā augi atmosfēras slāpekli pārvērš izmantojamā formā? A. Nitrifikācija, B. Slāpekļa fiksācija un C. Denitrifikācija. Nu, ko mēs domājam? Liekam likmes. Liekam likmes. Mūsu ģimenei visvairāk patīk tādas azartiskas tipa galda spēles, jo mums ļoti patīk sasniegties vienam ar otru. Un arī šī spēle ir tieši piemērot mūsu ģimenei, tāpēc, ka tajā tev vajag likt likmes, krāt naudu, atbildēt uz jautājumiem, dabūt darbu, paaugstināt tā līmeni un gal galā kļūt par misijas vadītāju. Un tāpēc arī mums tā patīk. Un ziniet ko? Man liekas, ka es zinu, kurš šovakar būs misijas vadītājs.